paspēlētiem vārtiem 0-1 un likās jau, ka spēle mazliet savādāk iegrozīsies. Jā, vārds zaudēt mazākumā, atdosim Spartakam to, ka izspēlē ļoti labi un guva vārds izvirzījās vadībā. Ģirds Ankipans izlīdzina rezultātu. Vārtu priekš skaisti. Jā, Hosa darīja daudz labas lietas, meta vārdus, bet arī bija vārtu priekšā un Ankipans gūst vārdus. Un te mums ir mazais cīnītis, vēl viens no mūsu komandas mazajiem puikām. Roberts Bukārts arī gūst savus vārdus. Jā, prieks redzēt, kad Roberts gūst vārds mūsu 4. maiņu, un te mēs redzam Hosu. Hosa 3-1, Hosa 4-1. Jā, tieši tā, Hosa lieliski spēlē šo spēli, izmantoja savas iespējas un palīdzēja klubam vinēt. Te mazliet sākam drebēt, tā teikt, 4-2. Spartaks atgūst viens vārds. Jā, Spartaks vairākumā diezgan labi izmantoja savas iespējas 4-2. Un šeit Petravicks. Jā, individuāli Petravicks ļoti labi nospēlē. Guva vārds, ļoti svarīgi vārti. Izdevās Kņazevam viņu apspēlēt obšūts, mājiņu kustība un tomēr izdodas Kņazevam gūt savus otros vārtus šajā spēlē. Jā, nu viens no tuvākajiem Marcela Hosa sekotājiem, Morozovam 15 vārti un tagad Kņazevam 14 un vēl pāris hokejistiem 14 precīzi raidījumi šajā sezonā. Šeit Sveic varēja veiksmīgāk nospēlēt vārtu priekšā. Dinamo vārtu puses Spruks dodas pretuzbrukumā. Pietur Rip, izdara arī metienu! Jānis Spruks! Rupja vārtsarga kļūda un Spruks gūsta vārtus 6-3. Nav vairāk iespēju Žigam sūtīt vēl kādu vārtsargu un Kočņevam jāturpina cīnīties. Spruktam precīzs metiens vārtu tuvējā stūrī. Un noplāt rokas Kočņevam. Izveidots 2., 3. un turpina saglabāt. Nu nonāca vārtu priekšā obšūts Ripa vārtos. 4-6. Skatāmies vēlreiz šo epizodu. Obšūts, metiens. Burzma vārtu priekšā. 7 laukuma spēlētāji sapulcējušies ap Edgara Masaļas sargātajiem vārtiem un tomēr Rip nonāk. Divojevičs, Baranka metiens. Bloķēts šis metiens, atskan sirēnas 6-4. Uzvara Rīgas Dinamo rezultatīvākā spēle rīdzinieku izpildījumā šajā sezonā.